Šis gads Rīgas starptautiskajai autoostā ir īpašs. Autoosta svin savu 50 gadu pastāvēšanas jubileju. Autoosta ir uzbūvēta un nodota eksploatācijā 1964. gadā. Šodien akcijas sabiedrība Rīgas starptautiskā autoosta ir kļuvusi par vienu no svarīgākajiem transporta mezgliem valstī. Moderns pasažieru pārsēšanās un kompleksās apkalpošanas punkts Eiropas pasažieru transporta tīklā. Autoostā ir 33 platformas, kurās pienāk un no kurām attiet vidēji 420 autobusu reisu uz visām lielākajām Latvijas pilsētām un nozīmīgākajām vietām, kā arī Eiropas lielākajām pilsētām. Mēs jau esam pārsnieguši visus rekordus, jo 50 gadus atrodamies vienā vietā, un šajā laikā ir ļoti mainījušās tehnoloģijas. Mēs redzam, ka autobusi ir nesamērojami lielāki ar daudz vairāk tehnoloģijām un pakalpojumu klāstu. Tajā pašā laikā arī visa apkārtējā vide ir mainījusies. Starptautiskā autoosta ir daļa no Rīgas sirds, to apliecina lielais pasažieru skaits. Aptuveni 3 miljoni cilvēku gadā. Viņu vidū ir arī cilvēki ar invaliditāti un ierobežotām pārvietošanās spējām. Autoostā izveidota palīdzības sniegšanas kārtība cilvēkiem ar invaliditāti. Autoostā un tās teritorijā bez maksas tiek nodrošināta asistenta palīdzība. Mūsu mājaslapā var gan vizuāli apskatīt, kā tas notiek, gan kur ir speciāls pakalpojumi, teiksim, pieteikšanas punkts, kurā var izsaukt palīdzību, ja tāda ir nepieciešama, un izmantot arī autobusus. Protams, ir lūgums pieteikt šo procedūru laikus. Rīgas starptautiskajā autoostā ir svarīgi, lai klienti saņemtu pēc iespējas augstākas kvalitātes pakalpojumus, tāpēc tiek veikta pasažieru aptauja. Šogad veiktajā aptaujā 92% klientu kopumā ir apmierināti, un salīdzinot ar iepriekšējo gadu par 17% ir palielinājies pasažieru skaits, kas ir pilnībā apmierināti ar mūsu pakalpojumiem. Un vislabāk ir novērtēta tieši informatīvā pieejamība, biļešu tirzniecība, var sakot, pamatā tie pakalpojumi, kas ir tieši saistīti ar pasažieru un autobusu apkalpošanu. Šogad Rīga ir Eiropas kultūras galvaspilsēta. Rīgas autoostā projekta Rīga 2014 atklāšanas programmā savdabīgu akcentu iezīmē tematiskā līnija Okeāna alkas, pianistu stafete Rīgas autoostas 2. stāvu kafejnīcā, kur tika atskaņota Baha mūzika. Mums te atklāšana bija Rīgas autoostā, bija koncerts, bija koncerta flīģelis, slaveni mākslinieki Latvijas uzstājās autoostas 2. stāvā, un mums bija daudz lielākas rindas nekā pēc autobusu biļetiem, lai tiktu šajā koncertā. Esam arī, teiksim, vairāk iekļaujušies citos projektos, bet viens, kas ir jau mums tāds, pat nav saistīts ar Eiropas galvaspilsētu, jau vēsturiski, tā ir bērnu zīmējuma galerija. Un es domāju, ka ļoti daudz jaunie mākslinieki varēs ierakstīt savā, teiksim, biogrāfijā vai CV, ka pirmās izstādes viņiem ir bijušas autoostā. Tuvojas Latvijas valsts svētki. Akcijas sabiedrības Rīgas starptautiskā autoosta valdes priekšsēdētāja Vaira Gromule novēl visiem jaukus un gaišus svētkus. Es gribētu novēlēt visiem gan mūsu klientiem, iekšzemes Latvijas un arī ārvalstu, tad sagaidīt viesus vai arī pašiem braukt ciemos. Daudzi Latvijas iedzīvotāji šobrīd vai mācās vai strādā ārzemēs, tad izmantojiet sabiedrisko transportu, biežāk ciemojieties viens pie otra, sakiet siltus vārdus viens otram un saglabājiet ģimenes mājas un dzimtenes sajūtu.